Labdien vēlreiz visiem. Pirms es kļūstu nopietns, es jums gribu visiem jautāt, kad jūs pēdējo reizi esat ēduši melnos ikrus? Jautājums nav smieklīgs. Nē, 20, jā. Nu, redziet, agrā jaunībā studējot, man laimējās strādāt pie Graudoņa izrakumos Ķivutkalnā. Ķivutkalns ir tā vieta, kur tagad ir Rīgas HES spēkstacijas galvenā ēka. Tur tieši tajā vietā bija šī bedra. Tātad Ķivutkalns bija interesanta lieta, tur bija dzelzs laikmeta pilskalns, un zem šī pilskalna apakšā bija vēlā bronzas laikmeta kapsēta. Ļoti tāda. Un viens no lielākajiem pārsteigumiem man personīgi, un kas palicis visu mūžu atmiņā, tur bija ļoti daudz storu kaulu. Respektīvi, jūs neēdat melnos ikrus tāpēc, ka storas apēda dzelzs laikmetā, un vēl 19. vai 18. beigās esot laikam pēdējā stora Daugavā noķerta. Tā kā dabā viss mainās, un tas, ko mēs skatīsimies par zvejniecību, arī lielā mērā var būt mainījies. Kaut kā neiet. Aha. Nu, tātad sāksim ar to mūsu lepnāko zīvi, Lasi, kurš arī vairs netiek Daugavā. Un izrādās, kāpēc mums Lasis ir pieejams šodien tik lielā vairumā, ka viņu var mākslīgi audzēt, un ka tā ir zivs, kas pieaug 4 reizes lielāk par citām zivīm pirmajā gadā par 100%. Ja? Otrajā 50 vai vidēji par 2-3 kg, un attiecīgo mēru sasniedz dažos gados. Tā kā šī zivtiņa ir ļoti rīga, ļoti daudz, tātad agrāk migrēja uz visām mums pieejamām, vēl Lasim pieejamajām upēm, un pietiekoši daudz tika arī nosvejot. Un Laši zvejoja jūrā, zvejoja upi ietekās, visdažādākajos veidos, un kā mēs to mēģināsim apskatīties. Otra populārākā zivs savulaik ir bijusi latviešu ēdienu kartē mēns, jeb zemnieku lasis, kas nav bijis tik pieejams, bet mēns uz zveju lielākoties attiecinām nevis uz Rīgas līdz, bet uz Baltijas jūru, tur tālāk Liepājas Kurzemes pusē. Un, protams, arī pietiekoši ātraudzīgi un pietiekoši populāri. Tā kā tās ir bijušas tās. Nu, un, protams, plekste, jeb bute, kas ir saudabīga, kas ir, kā saka, dzīvo zemākajos slāņos ūdeņus, ja, un tur ir vajadzīgi zinām atkal citi zvejas rīki. Un savu laiku tātad tās zvejas vietas pie Liepājas un Ventspils ir bijušas ļoti populāras un nevelti, ja tās atmiņas un tās tradīcijas ir saglabājušās vēl līdz mūsu dienām, ka dodās tur uz tām butēm starp Ventspilu un Liepāju. Un āta, jeb akmeņu bute, tā ir zivs, kas ir ļoti līdzīga, bet kas var izaugt līdz pat 1,5 metru, kā saka, platumam. Ļoti, ļoti iespaidīgi. Bet, cik tādas ir sastopamas, to grūti pateikt.
Nu, un tad nāk mūsu mīļā reņģe, un tas ir visiem jāatceras, un ka reņģe nav nekas cits, kā Siļķes māsīts, jā, šeit rakstīts Siļķes puntura forma, nārstot 2-3 reizes gadā, un tāpēc arī reņģu zveja, kā saka, bija 2 reizes gadā, 1 reize pavasarī, 2 reize rudenī, un tātad maijā, un 2 bija rudenī, un visdažādākajos veidos. Un šeit Bīlenšteins, es ceru, ka jums šis vārds ir pazīstams, baltvācu mācītājs, vēsturnieks, etnogrāfs, Ķeizariskās akadēmijas, Zinātņu akadēmijas korespondētāja loceklis, kurš sarakstījis brīnišķīgās grāmatas, latviešu koku celtnes un latviešu koku iedzīves priekšmeti. Katram, kas interesējas par mūsu pagātni, silti iesaku. Un šeit labāku aprakstu kā šeit, kā Bīlenšteinam nav, kur viņš ļoti sīk un pamatīgi apraksta, kā šīs zeņģes uzver, kā viņi žāvē, bišķo paņēmienu, vai tur uz lūkiem, pa pāriem, vai uz virbiņiem, uz kokiem. Un, protams, tādu lietu visiem jāatceras, ka vēl es arī atceros to laiku, ka, ja zivis reņģis pirk ne uz svara, bet uz gabaliem. Nu, parastā mērvienī bija kāls, jeb tiem, kas nabadzīgāki, tie varēja atļauties puskālu. Ja, tātad 30 zivis reņģītes, ja, tas bija kāls un puskāls 15 reņģis. Ja. Nevis tur kaut kā uz svaru mārciņās vai kilogramos. Nu, un vēl pašreiz, kā saka, presē dažādu akciju veidā ļoti populāra lieta, protams, delikates. Tas ir nēģis, kur ne visas tautas lieto pārtikā. Un tātad šīs zivs īpatnība ir tā, ka viņi dodās nārstot upēs, un tad upēs viņi sagaida ar nēģu tačiem, vai šais nēģu tačos, respektīvi tacs ir konstrukcija, kurā uzstādīti ir vai no klūdziņa vai linuma murdi, un tad tas nēģis tur saiet iekšā un atliek tikai viņu dabūt, kā saka, no ūdens ārā un pārstrādāt. Kā tas notiek, mēģināsim paskatīties pēc tam. Nu, lūk, viens no senākajiem domājams zivju ķeršanas veidiem ir bijusi zveja ar žeberkļiem. Zveja ar žebēkļiem Latvijā ir aizliegta no 20. gadsimta 20. gadu otrās puses, kad kā barbarisks zvejas veids. Bet tajā pašā laikā mēs varam redzēt, ka cilvēkiem ir bijusi milza izdoma, ļoti kvalitatīvi dažkārt nostrādāt šie žebērkļi. Un visos, kā saka, attiecīgā profila muzejos noteikti ir kāds žebērkls, un nemaz nerunājot par tiem, ko dabas aizsardzības pārvalde ir konfiscējusi no nelegālajiem, kā saka, nelegālajiem šī rīka lietotājiem, ja, 20. gadsimta gaitā, ja, joprojām, jo paņēmiens ir ļoti, ļoti savā ziņā efektīvs. Nu, un te ir attēls no 17. gadsimta, kur arī attēlot, ja, lūk, šī. Un pievērsiet uzmanību, ja, šim paņēmienam, tātad zivju duršana, Olaus Magnus grāmatā 17. gadsimta, un ka šeit priekšā uz lājos kurina uguni. Ja? Apgaismo, tad domāt ir zveja nakts laikā.
Nu, lūk, un te ir ilustrācija no Ziedoņa Ligera grāmatas Latviešu tautas kultūra, kur notiek zveja ar lākturī dedzinot malku un darbojoties ar šo Bērkalu nakts laikā. Ja? Tātad, un katrs, kas apmeklēs mūsu muzeju, var kaut kur redzēt, kur ir šis priekšmets ļoti skaists kalns, ja, kur ievietoja savus malciņu un šādā veidā apgaismoja to sēkli. Respektīvi, zvejniecībā ļoti ilgi saglabājās dažādas visai primitīvas ierīces un tradicionālie zvejas paņēmieni. Nu, otrs populārs veids ir dažādi senākie iespējams, pat esot bijuši no lūkiem tīkla, kaut kas līdzīgs tīklam, ja, no pavadieniem dažādiem. Un tātad mēģinājumi ar brienot un biedējot. Un galvenais otrs ir iet pretim un biedēt tās zivis, lai viņas mūk uz attiecīgā tīkla pusi. Un tad mēģināt izcelt ārā. Šeit attēlā ir 20. gadsimta demonstrējums zvejā ar trejbridi. Arī pie mums ir tāds trejbrīšu koki, tātad 2 koki, te viņi ir savienot kopā ar tādu kā eņģi, jā, viss tas ir atverams, un tad iet uz krastu, vīri taisa šos vārtus ciet, un trešais, protams, notur to asti, lai varētu tikt ārā. Tad trejbridis ļoti, ļoti populārs zvejas rīks, sevišķi Latgalē, sevišķi tajos ūdeņos, kuri, kā saka, nepārsniedz cilvēku iespējas. Nu, te ir, lūk, no mūsu ekspedīciju materiāliem, te ir trejbridis krastā, ja, un ļoti skaidri saskatāms, ja, kā ar šo rīku varētu darboties. Nu, jāsaka, pirms kādiem 20 gadiem mēs dabūjām atļauju, mūsu kolēģi ar Iebrida ezerā restaurēt trejbridi. Jāsaka, viņi neko laukā no tā ezera nedabūja, bet atrakcija, kā saka, ļoti, ļoti efektīvi. Nu, otra tātad tīkla veida priekšmets, bet kurš jau prasa pilnīgi citas zināšanas, tas ir dažāda veida murdi. Te ir zīmējums no broces, kur viņš ir attēlojis murdus, ja, un zvejnieki, puisi, kas guļ zem lājas un atpūšās. Un šeit dažāda veida murdi ar tīklu. Ja? Otrs murdu veids ir ar klūdziņām. Nu, murdi, protams, ir no vecākie no lina, pēc tam no koku vilnas, jo tagad, ja viņas lieto, viņiem ir sintētisks šis linums, ja tā var teikt par sintētiku. Ja? Un, protams, viņi bija jāžāvē, lai viņi nesapūst. Viņi ir ļoti labi saskatām. Un šiem murdiem tikai viena būtiska nelaime ir. Tātad perfekti jāpārzina, kur viņus ielikt. Lai neielikt tādā vietā, kur zivs nemūžam pašas nestaigā. Ja? Tā kā zvejošana ar murdiem esot bijusi ļoti efektīga, bet tikai tiem, kā saka, cilvēkiem ar pieredzi, kas nosaka straumes, zivceļus. Un, protams, šos murdus mēs kā vēlāk redzēsim, viņus lika dažādi, aizprostojot visu upi, kā ar nēģi murdiem vai liekot atstraumes. Un šeit ir ekspozīcija no Daugavas muzeja kādreizējā, un brīnišķīgi redzams, kā šo klūdziņu murdu izgatavoja, ja, pinot
dažādas formas, te ir visi nepieciešamie darbarīki un gatavi klūdziņu murdi, kurus ievietot. Tad lieta tā, ka šī sabiedrība pirms industriālā un arī 19. gadsimtā centās izmantot maksimāli visus pieejamos materiālus, kurus citādā gadījumā uzskatīja par mazvērtīgiem. Tāpat kā, teiksim, ēdienu gatavošanai neviens jau nelietoja tādu malku tā kā mūsdienās, bet visi plītis, pavardis kurināja tikai ar žagariem. Tā arī šeit. Lūk, tā tad ir tie paši murdi un zvejnieki, un te ir tā saucamais atstraumes murds, jeb krastu murds, kurš tātad te cilvēks, acīm redzot, pārzina šo vietu, pārzina, ka zivis ies tieši pa šejieni, un ievieto viņu tajā straumē. Vai ezerā, no Laivas ezerā, un attiecīgi, piemēram, Papas ezerā bija pat, kurš ir, kā varbūt jūs ziniet, stipri aizaudzis. Tur bija pat tā, ka tie, kuri aktīvi nodarbojās ar zveju, daļai izpļāva tās niedras, lai izveidotos gan braukšanai, gan zivju, braukšanai ar laivu, gan zivju ceļu, un tad šajos ceļos arī ievietoja šos murdus, ka jau zinot, ka pa viņiem noteikti tās zivis pārvietosies. Piedošana. Tīklu siešana un lāpīšana parasti tas bija ģimenes darbs, vai tā bija murdi, tāpat kā murdi izgatavošana, tāpat tīklu siešana un lāpīšana, tur speciāls tīklu ārts, uz kura to dara, tur ir saiviņi, maza, apmēram tāda kā saiviņa, vajadzēja šo priekšmetu arī nobildēt vainīgs. Un attiecīgu soliņu, uz kura to tīklu vai to daļu, ar kuru strādā, uzvietot, lai viņu nesamuģinātu. Un tas bija, kā saka, sieviešu darbs un protams, arī vīriešu. Lielākām zivīm ļoti stīkls no rupjākiem dīgiem, un viņš bija jāsien, respektīvi jāmežģī ar pietiekoši stingrām rokām. Mazliet novirzoties no darbarīkiem, te ir attēls, ka 30. gados tās zvejas tiesības, principā, zvejas tiesības piederēja muižai. Un kaut kas noticis, ir man tas pirmais kadrs, es laikam viņu palaidu pāri. Ļoti atvainojos, varbūt beigās. Tātad zvejas tiesības piederēja tam, tai muižai, kurā ietilpa attiecīgie ūdeņi. Tas ir līdz mūža likvidācijai, vēlāk tie bija pašvaldība ezeri vai valsts ezeri, ja tā bija bijusi kroņa zeme, vai arī privātiem īpašniekiem, kuriem pienāca zeme attiecīgi pie attiecīgās ūdens tilpnes. Un zveju varēja organizēt tikai tādā veidā, ka sazinoties ar šiem vai iznomājot, vai izmantojot pašiem savus ūdeņus. Mēs esam nonākuši līdz lašu zvejai, un Brods šeit ir attēlojis
Broce ir attēlojis lašu tāds pie Dolas pāri visai upei, tātad pamatīga konstrukcija, kur vajadzēja katru gadu būvēt no jauna, un pēc tam atkal izņemt, vai ledus viņu neaiznest, tad viņš norāda traumas virzienu, lasis nāk uz augšu, iekļūst būrī, tiešām tādā pamatīgā konstrukcijā, no kurienes viņš netiek ārā, un tad zvejniekiem atliek tikai aizbraukt tur un viņu izcelt laukā un atvest atpakaļ. Un tas ir jau pavisam cits laikmets, 20. gadsimta 30. gadi, kad uzbūvēts ir, lūk, visu aizprostojot, visu Daugava uzbūvēts ir lašs tāds, un te ir tie būri, kuros tas lass nāks iekšā. Pie katra būra ir ierīkots tāds tā kā automātiskais, respektīvi, tad, kad tas lass ienāk iekšā, tad aiz viņa aizkrīt vārti un paceļās uz augšu karodzeņš. Zvejnieks zina, ka jābrauc savākt savu lasu, atkal attaisīt būri priekš nākamā laupījuma. Un te ir tas svinīgais brīdis, kad 30. gados, tātad, vai tie bija zvejnieku kooperatīvi vai tādas apvienības, ja, kas kopīgiem spēkiem tad sarūpēja muižas, protams, to varēja ierīkot pašas par saviem līdzekļiem, ja viņiem problēma, kā saka, darba spēka netrūka. Bet vēlākos laikos tad, un arī, lai norēķinātos ar tiem ūdeņu turētājiem un visiem pārējiem, lūk, bija jābūt diezgan pamatīgai tādai organizētībai. Nu, lūk, un te var redzēt, kāds ir lašs loms, ja, pietiekoši liela, un, protams, arī tur ir tas divgadīgais lasis, acīm redzot, man puikam rokā, jā. Noteikti. Nu, lūk, un te ir tāda laba lieta, es nezinu, un droši vien joprojām ir, neesmu bijis vairākus gadus. Tātad šeit ir tas būris, zivs nāk pret straumi, te ir tas aizvars pašreiz pacelts augšā, un, kad tas lasis ienāk būrī iekšā, viņš aizkrīt ciet un lasu dabūna laukā. Tas ir viens no tādiem, no tiem zvejas paņēmieniem, ja, kuri bija iespējami tad, kad nebija uzceltas spēkstacijas, kad laši gāja uz augšu uz nārstu. Un tagad tāda iespēja vairs nepastāv. Nu, un otra lieta, tači. Ar tačiem jūs, kas ir zinātkāri, kā saka, var vēl iepazīties 2 vietās Latvijā, un pie Cernekavas un uz Salats. Un tači, kas ir domāti neģis zvejai. Šeit ir, kā saka, publicitātes attēls nevainojams, ja, tātad visi šie nēģu murdi ir izcelt ārā, pirms viņus iegremdēs iekšā, un tas sākas darboties. Nu, lūk, un te ir šī nēģa taču replika. Tātad, ja te ir šīs 2 garās kārtas, ja te pa laipām tas cilvēks var staigāt un izcelt ārā. Protams, ja, ka viss tas ir nožogots un atstāts tikai ceļš, lai tas nēģis ieiet tai murdā iekšā. Ja. Nu, te ir daļa tā žoga redzam, ja, un šeit ir ļoti uzskatām, ja, viss tas, kā saka, ļoti efektīgi un kvalitatīvi saprotam. Nu, lūk, un tagad ir pienācis tas brīdis,
pienāca tas brīdis, kad visi šie garie koki tiek ielaisti ar murdiem. Murdi, kā redziet, ļoti daudz, tik cik viņi tur bija uz tās laipas. Un viss tiek ielaist ūdenī, un tam nabagnēģim nav vairs kur sprukt. Ja? Viņam jālien murdā. Un ir vēl viens zivu ķeršanas paņēmiens, kurš aprakstīts jau vācu ceļotāju aprakstos, kā ārkārtīgi dīvains priekš Eiropas, ja? Ka lūk tur pie Hercoga pils ķerot lidojošās zivis, ja? Īpašos grozos. Nu, respektīvi zivis, kas iet augšā pa straumē, augšā uz Ventas rumba, tika ķertas, tad, kad viņas mēģināja pārvarēt šo rumbu, tai vietā, ja, tad un krīt atpakaļ, ja, tad tiek ķertas šais grozos. Nu, te vēlreiz ir laša loms, tikai šajā gadījumā šis laša loms ir iegūts jūrā ar jūras murdiem. Un atvainojiet, vai kāds ir lasījis Zvejnieku dēlu? Jā. Nē, piedodiet, es neapceļos. Un man tas dīvainākais toreiz, kad es lasīju ar lielu aizrautību šo Zvejnieku dēlu, es nekādu nevarēju saprast, pa ko viņi tur brēkā, ka murts saplīs. Jo viss tur ir ļoti realistiski aprakstīts, tikai nekāda priekšstata, cik tas murts ir grandios. Kad milzīgs darbs jāpieliek, lai šo jūras murdu uzsiet, ja, tāpēc arī tam Oskaram bija vajadzīgs, kā saka, partneris ar naudu, lai varētu tādu murdu sasiet. Ja? Un tad, kad vētra viņu saplos, tad tikai saprot, kāds tas ir milzīgs zaudējums. Ja? Tā kā šī zveja ar jūras murdiem, cik var saprast, ir bijusi ļoti efektīga, bet tai pašā laikā arī drusku riskanta. Lūk, ja? Kuivīša apkārtnē jūras murts, kas ir bijis līdzi ielikts, ja? Tad mēs varam pārpa cilvēku augumu. Kādas tas prasa, teiksim, no viena vai vairākiem zvejniekiem kopā apvienojoties, ja, lai šo murdu varētu izgatavot, apkalpot vairākas laivas, lai viņi aizvest un ievietot jūrā un tam līdzīgi. Un ankurus, protams, pamatīgas un vispārējo. Te sevišķi efektīgi, ja, redzam tie vārti. Viņš pamatīgā dziļumā jānostiprina, jo lai vējš viļņi viņu neiznest krastā un nesalauzīt. Tātad tas ir vasaras zveja, protams, ziemā arī kaut ko vajag ēst. Šeit ir, tā ir atkal ekspozīcija no Dolas muzeja. Arī mums tāda ir ekspozīcija, ja, ledus cērtamie cirvi, ledus cirvi, un te ir vergas, kuras droši vien kāds no klātesošiem pat ir lietojis, ja, vienkārši āliņu izciršanai ledū, un kārtīgi ādas zābaki un ledus pieši, kurus piesēja zem zābaka, lai neslīdētu, jo tur kaut kāda, kā saka, paslīdēšana liela āliņa tūmā varētu būt diezgan nepatīkama. Lūk. Tātad ziemas zvejā, zvejojot ar tīkliem, ļoti interesanti viss tā procedūra ir, ka izcērt veselu rindu āliņus,
iebīda ar gara kārtu no viena āleņa uz otru, no viena uz otru tīklu, parasti aplī. Ja, un tad biedē no tās puses, kur nav šie tīkli, ja, tās zivis biedē. Un zivu biedēšana ir vismaz tā tiek uzskatīts viens no vissenākajiem cilvēcei zināmajiem paņēmieniem un lietots līdz pēc tam laikam, kamēr šādi zvejas paņēmieni tiek lietot. Un te ir neliels iedobums bieži vien, ja, lai tas troksnis būtu pamatīgāks. Un te atkal tas ir apraksts no Bilenšteina, ja, kur viņš min dažādu nosaukumu, purga, dalbs, dalba, dumpaču, un, vārds sakot, tāda vienot literāru nosaukumu nav. Bet katrā ziņā ļoti nepieciešams, vismaz tiek uzskatīts, ļoti nepieciešams zvejas rīks. Nu, lūk. Un tad, kad šo tīklu izvelk pie lielā āliņa ārā, tad zivs smelšanai pirmkārt vajag arī bieži vien izsmelt smalkos ledus gabaliņus, lai nebūtu, ja, un arī šo zivu izsmelšanai, lūk, šāds darba rīks. Kā saka, zivs ir vērtīgi tikai kamēr viņa ir stipri svaiga un smalkās virtuvēs, protams, viņa esot bijusi jāparāda kungam, ka viņa vēl spārdās. Nu, un tāpēc ir dažādi zivju uzglabāšanas tvertnes. Piemēram, šeit ir viena veida kuma, igvāts, ja, te ir no klūdziņām, un te ir tas lākturs nakts zvejai, ja, kur saliek malciņu, un tad dūra ar žebērkiem. Vai šeit ir lūk tā igvāts šādā veidā, ja, vai visjaunākos laikos bieži vien mūsdienu makšķerniekiem, ja, droši vien kāds ir redzējis kaut kur, ja, šāda veida no tīkliem, ja, viņš ļoti maz vietas aizņem, protams, tur atkal citas vainas viņam ir, bet, tas zivis saglabāšanai svaigā veidā. Tātad zivis varēja sālīt, jā, vēl par tām pašām reņģēm, jā, kāpēc Limbažs kādreiz sauc par reņģi galvaspilsētu. Tātad reņģu zveja notika divreiz, pavasarī, rudenī. Zvejnieki no piekrastes saved šīs zivis Limbažos, Limbažos viņas tirgoja, un tad zemnieki šīs svaigās nesālītās zivis pēc iespējas ātrāk centās aizgādāt uz savām sētām, iesālīt un izmantot siļķu vietā, jo siļķi bija produkts, kas jāpērk par ievērojami dārgāku summu. Nu, un, lai kaut kādā veidā šī zivu produkcija nebojātu, būtu saglabājama un izmantojama pārtikā, zivis tika žāvētas. Parasti tās bija reņģis, kaut gan, protams, arī mēns un citas var jebkuru zivi, protams, tas prasa, vai tās ir arī plekstas vai lasis, teiksim, veselā veidā vai gabalos. Un zivu žāvētājs tika būvēts kā atsevišķs celtnis, parasti nost no citām saimniecības ēkām, tātad smakas dēļ, un otrs arī ugunsdrošības dēļ, jo, kā mēs zinām, vajag pavisam nedaudz, lai tāda zivu žāvētāja pati sāktu kūpēt.
iekārtas ir ļoti primitīvas, tātad varbūt šādā veidā, ka kurina, jā, vai arī tā pašā grīdas līmenī ir kurtu, ir ārdi, uz kuriem saliek virbiņas, uz tām tātad dažādā veidā, ja tie bija tātad reņģis caur žaunām un acīm savēra, vai nu uz lūkiem, jā, pa pāriem, vai uz virbiņām, teiksim, visu sakarināja un tad ievietoja. Vai, teiksim, menses, jā, tas noteikti vajadzēja iztīrīt, pārgriezt uz pusi, tā kā atvērt, pakarināja aiz astes, jā, un aizvērtie, jā, un vēl, lai tā zivs tā atvērtās puses neiet kopā, ielika vēl kociņu, un tad tā zivs tika izžāvēta. Nu, un arī vecās laivas, šie cilvēki parasti neko neizmeta, nenotika tā kā vēlākos laikos, ja ka kaut ko atstāja sapūstam vai izniekot, ja, bet tā bija tāda tradicionāla ainavas sastāvdaļa no vecajām laivām, ļoti labas zivju žāvētavas visā jūras piekrastē. Nu, tad mums ir vēlreiz uznācis šis, es ļoti atvainojos, ja, ka ir šādā veidā sakārtojies. Ja? Un te ir redzama tā vēršana uz lūkiem, pa pāriem, ja viņš ir savērts uz lūku un šādā veidā tad te, jā, vienu pret otru uz vienu lūku. Un tad visu šo pilnu un tad liek žāvēties. Tas ir viens paņēmiens ļoti populārs bijis, ja? Un otrs ir, ja, tāds, kā saka, labāk saprotams, ja, kur lieto arī mūsdienās, lūk, šādā veidā izvarot uz tām virbiņām un tad žāvējot. Arī lucīši šādā veidā žāvē. Nu, un pavisam īpaši ir tradicionālais nēģis sagatavošanas veids, par kuru varbūt ir dzirdēts, tātad vispirms uz īpašām restēm. Nēģis liek uz restēm, ieliek nēģi cepamajā vai tai pašā maizes krāsnī izkurinātā. Rests ir taisīts tā, lai nepieskarās, protams, krāsnes grīdai. Un tad, kad šie nēģi ir izcepti, ja, tad viņus, lūk, te uz tā šī trauka ar īpašu spiedu, viņus saplacināja. Viņi nav tik plakani, tā kā mēs viņus redzam veikalā. Ja. Viņi ir apaļi, stobrveidīgi zivs, un tātad viņam tiek piedot šī plakanā forma šais traukos, ja, un pēc tam, tad, kad tiek ievietot attiecīgi kubliņos, pārliet ar tējas vai kafejas maisījumu, lai viņiem būtu kaut kāda krāsa tai želejai, un viņi ir gatavi tirgošanai. Nu, lai varētu doties jūrā, zvejniekiem bija vajadzīgs kaut kāds, tātad, no tiem ezeru zvejām mēs redzējām šīs laivas, jā, pavisam nelielas, vienkāršas. Latgalē vēl ļoti daudz populāras bija vienkoka laivas līdz pat 20. gadsimta vidum, ja pareizāk sakot, dominēja. Bet jūras zvejai tātad bija kaut kur jānovieto tas inventārs. Viss, jā, laivas izvilka krastā, bet tīkls parasti, tātad tie tīkli bija tepat jāžāvē uz mietiem.
Un te ir tāda lieta, ka jāatceras, ka visa šī piekrasta bija tāpat kā tagad, bet agrāk tā bija impērijas ārējā robeža. Un visa šī teritorija bija sadalīta 12, ja nemaldos, iecirkņos, un tīkla būdas varēja būvēt zvejnieki tikai noteiktajās vietās. Nekādā gadījumā nekur nepatvaļīgi. Un tāpēc teiksim, pie lielajiem ciemiem varēja būt viens vai pat, respektīvi pat 2 sedumi, jo tie ciemi bija izstiepti, izkaisīti ēkas, ja, un tāpēc, lai nebūtu pārāk tālu jānes, 2 sedumi, viens ciems, teiksim, vienā galā, otrs otrā, mazākajiem ciemiem tikai viens. Un, kā šeit ir Laumans pētījumā, ļoti interesanti, ja, ka tātad vai vieta saucās sedums vai saucās valgums. Ja. Izrādās, ka tas ir abas vienu vai otru lietojot, jūs nekļūdīsieties, jūs nonākat piekrastē. Un te vēl ir tāda interesanta lieta, ka likumdošana līdz pat 1917. gadam Latvijā bija diezgan atšķirīga. Kurzemē katrs varēja iet jūrā, viņam nebija aizliegts un zvejot. Katrs, bez jebkādiem ierobežojumiem. Bet, lai uzcelt tīkla būdu krastā, viņam bija jāsaņem muižas atļauja. Vidzemē bija otrādi. Katrs varēja jūras krastā uzbūvēt sev, jo šeit vairs nebija ārējā robeža, varēja uzbūvēt sev tīkla būdu, bet zvejot 3 jūdžu attālumā no krasta varēja tikai muiža, tā muiža, kura pienāk pie jūras klāt. Tātad, ja jūs gribat zvejot, daboniet atļauju, no muižas maksājiet nodevu, jo 3 jūdzes jau ir tieši tā teritorija, kur tās zivis parasti ir sastopams. Ja? Tādas īpatnības. Un bez tam vēl, ja mēs runājam par iekšējiem ūdeņiem, tad Kurzemē bija 5 lielie brīvezeri. Brīvezeri, kuros katrs arī varēja zvejot. Ja, Vidzemē tāda nebija. Tā kā diezgan, kā saka, saprasties var būt grūti būt zvejnieki. Lūk, un te ir tātad tas, ko mēs muzejā esam vairāk kārt apsprieduši, bet neesam izveidojuši, un droši vien arī pārāk tas ir savā ziņā problemātiski izveidot vabu rindas, jo tām vabām tātad te ir iešķēlumi, lai tos tīklus varētu uzvilkt, tad ir arī vabas ar šķēršiem, uz kuriem tīklus guldīja. Mums ir tikai paši šīs tīkla būdas no dažādām Latvijas vietām. Tāda apmēram būtu ainava pie sedumā vai laivu izvilkšanai. Laivas neatstāja ūdenī, neatstāja jūrā. Tas bija diezgan smaga lieta, un tāpēc 20. gadsimtā bieži parādījās krastā dažādas vinčas, ja, kur ar virvēm, ar trosu, ja, vairāk vīri varēja to laivu izvilkt krastā, sausumā, un pēc tam atkal doties ar viņu atpakaļ. Lūk. Un zvejniecībā ir tāda lieta, ka bieži vien lietoja ļoti, ļoti līdzīgus zvejas rīkus. Zvejas tīkls varēja norauties, viļņi varēja viņu aiznest,
Un tāpēc zvejniecībā ļoti ilgi saglabājās tā tradīcija attiecīgo mantu apzīmēt ar sētas īpašumu zīmēm. Kamēr citur tas bija atsevišķos gadījumos. Ja? Un šeit ir dažādi, tie ir visi pludiņi, tātad tīkla augšējai daļai pludiņos un gremdos. Gremdi parasti bija vai no māla vai izdedzināt tā, lai viņus var uzvērt, vai lupatā iesiet akmeņi, uz tiem, teiksim, tās īpašumzīmes izvietot bija problemātiski. Bet lūk, šajā zvejniecības, kā saka, kultūrā īpašumzīmes saglabājās ļoti, ļoti ilgi līdz pat tam. Protams, jaunākos laikos, 30. gados, uz šiem korķa vai šeit ir priežu mīzu pludiņi, bet uz korķa pludiņiem ļoti bieži iededzināja jau saimnieki savus iniciāļus, tieši ar iededzināšanas, iededzinot ar šiem rīkiem, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka tas ir attiecīgās mājas vai saimnieka īpašums. Bet, protams, ļoti ilgi saglabājās arī šīs zīmes. Tā, te ir tas, kas pamatā tam, ko es jums stāstīju. Un te lūk ir visi tie priekšmeti, kas ir, es negalvoju, ka tur mums ir visi, ka mēs pārzinām, kādi zvejas rīki būtu nepieciešami Brīvdabas muzeja kolekcijā, bet te ir tie, kas mums ir, viss laivas, saivas, āķi, krītiņi, ūdlukturi un tam līdzīgi, un zvejas āķi un griestūs un tā tālāk un viss joprojām, lai varētu parādīt sabiedrībai šo sen daļai aizgājušos zvejas paņēmienus. Un tagad, ja mums ir laiks vēl, es ļoti gribētu to kadru, kurš te ir iekšā, bet kuru mums neizdevās. Tagad. Kāpēc? Tātad zvejnieki bija zemnieku kārtai piederīgie. Kārta sabiedrība Latvijā, atceraties. Mēs visi nākam no zemnieku kārtas. Neviens nenāk no jums no augstzimušajiem, man šķiet. Tātad visi bija zemnieku kārtai piederīgie. Tā skaitā arī tie, kas nodarbojās ar zveju. Tātad viņam bija sava sēta, savas mājas, un viņiem bija jānodod muižai nodevs. Un te ir no vaku grāmatas, te ir, diemžēl man nav, pareizāk sakot, neesmu sameklējis tādu vaku grāmatu, kur būtu konkrēti vienai mājai, kas viņai ir jānodod. Bet šeit ir standarta lapuse, kura varētu būt aizpildīt, teiksim, kaut kādā vietā, Žāvēts lases jānodod, zaļš lases, īgates, doršas, repši, sālīts reņģis, kaltēts reņģis, žāvēts reņģis, kaltēts salakas, butes, zaļi zuteni un kaltēts zuteni. Zutenis, tas ir domāts nēģis. Kaltēts droši vien cērt. Tā kā tie cilvēki, kuriem šī tā iespēja bija zvejot, vai kuri bija pie tādas mājas, kur tai muižai tas bija nepieciešams, tātad obligātā kārtā klaušu laikos pildīja arī šo uzdevumu. Tagad gan paldies par uzmanību.
Paldies, Mārtiņ! Paldies, Mārtiņ, par stāstījumu. Un es aicināšu uzdot jautājumus un atgādināšu, ka, lai mūsu jautājums būtu dzirdams, tiešsaistes apmeklētājiem mums ir jāpaceļ roka un jārunā mikrofonā, jo pretējā gadījumā jautājums pazūd. Mārtiņ, es izmantošu iespēju, ka mikrofons ir man, un pajautāšu tādu lietu. Kā tad notiek laivošana, braukšana, plostu pludināšana, ja upei viss cauri aizliek priekšā taci? Tātad, tas nav tik vienkārši. Plostu pludināšanas laikā tači bija jāizņem. Tāpat bija, ja upe bija plostojama, tad zirnavām arī bija jāatver slūžas, lai izlaistu plostus. Respektīvi, šī sistēma bija noregulēta. Nebija tāda situācija, ka kaut kāda iemesla dēļ plosts nevarētu nokļūt līdz Rīgai. Kaut vai pa daļām, vispirms pa mazāku upi, pēc tam par, teiksim, Aivieksti, ja, un pēc tam pa Daugavu viņš noteikti nonāca galā. Vai Muižas ļaužu starpā bija arī kāds zvejas inspektors, kā Muiža kontrolēja, ka 3 jūdžu attālumā no jūras krasta zvejnieki patvaļīgi nezvejo? Visos laikos ir muižā, katrā muižā taču bija vagars, jā. Muižā bija muižas pārvaldnieks, bija desmitnieki, ja, sētām principā jau tas tā netiek pārāk afišēts, bet bija ļoti hierarhiska sistēma, kas pati visu pieskatīja, ja. Un bija fotoattēls ar zivis, kas savērtas, sagatavotas vai nu pirms vai pēc žāvēšanas. Kā ir ar kaltēšanu Latvijā zivju? Nezinu, godīgi nezinu. Nē, ar kaltēšanu tur jābūt ir īpašiem apstākļiem, vai Latgalē var būt kaut kādas tās zivis sālēja un kaltēja, ja, bet lielos tādos mērogos es nezinu. Paldies, vai ir jautājumi? Man jautājums tāds. Gaujā bija savu laiku 16. gadsimts ar pērlēm, gliemežos. Jā, es sapratu. Tas bija mazajās upēs, Vizlā, piemēram, Gaujas pietekās, ja, un Zviedru laikos bija pat īpaši fokts, ja, jeb tiesnesis, kas uzraudzīja to, lai šīs pērles tiek savāktas. Un jāsaka, ka laikam viss tā darbība bija tik ienesīga, ka būtībā šī pērļu populācija tika iznīcināta. Nav kā saglabājies kāda pērlīte no tiem laikiem? Mums nav. Jo vēstures Versaļu ir. Bet vēstures muzejā noteikti kaut kas ir. Kāda galvas sega vai kāda josta ar tām īstajām pērlītēm noteikti ir. Bet tā bija kroņa privilēģija šīs pērlītes savākt. Un bija tur, cik es atceros, tur vēl speciāls sijājas smiltis, ielika vienu graudiņu tanī gliemežnā nīcā, un tad izauga tā jūras pērle, un arī visu nolikvidēja. Varbūt, jā. Un tur speciāli tā sijāja, tās smiltiņas, un tad tur vienu graudiņu attiecīgā, tās attiecīgās smilts, bet tagad nekā nav vairāk. Jā, vēl kādam. Rūpnīca. Tur būs jautājums vēl. Ir jautājumi. Man pavisam vienkārši jautājums. Ar ko žākurs atšķirās no lakturu? Žākurs no laktura ar ko atšķirās? Vai atšķirās? Kas? Žākurs. Žākurs un lakturs. No kā? Respektīvi, mēs bieži vien lakturi saucam par žākuru. Bet
No ko tur kājas? Es domāju, ka tas ir tikai terminoloģiski. Vai tās ir divas dažādas lietas, vai tā ir viena lieta, ko sauc divos dažādos vārdos? Es esmu apmausis, piedodiet. Labi, tad to atstāsim starpbrīdī. Man ir viens precizējums, kuru varbūt es palaidu garām. Tika minēts limbaži saistībā ar reņģēm. Un kad limbažu, ne limbažu, bet limbažu. Jā, limbaži. Jā. Kāda ir tā saistība tam pašam nosaukumam? Ar to reņģi galvaspilsētu? Jā, vistiešākā. Tas reņģis nāk pekšņi. Ja? Jā. Viņas ir. Un tagad visi neko citu nedara. Visi zvejnieki, kā zvejo reņģis. Un, lai viņas varētu realizēt, ja, tiek izsludināts, ka limbažos viņas tirgo. Viņi paspēja aizvest līdz limbažiem, un tad tur ir zemnieki, kas ātri sakrauj viņus mucās vai grozos vai kur, un brauc uz mājām, lai varētu viņus paspēt iesālīt, jo viņas svaigas. Ja, tas bija darbs, kas bija jāveic vieniem, otriem un ļoti, ļoti ātri. Tad limbaža ir tā galvaspilsēta, bet pats vārds limbaža nav saistīts ar tām reņģēm. Nē, tas ir, cik es zinu, somogrisks cilmas vārds. Straupa arī bija Hannas pilsēta, jā. Mārtiņ, vai ir kāda atšķirība mentalitātē zemniekam un zvejniekam? Vai tas zvejas dzīvesveids atstāja arī kaut kādu nospiedumu uz cilvēka tādu garīgo pasauli? Es neesmu sociāla antropologs, ja, bet es nevaru tā īsti pat to cilvēku izturību izprast, ja, lai saprastu to, ka teiksim, šādā laikā tagad ir jābrauc jūrā, ir jāliek tie tīkli, ka nav tādu apģērbu un visu pārējā, kas ir mūsdienās nodrošina ar siltumu. Noteiktiem cilvēkiem bija jābūt, arī zemniekam bija jāiet lauka darbos, neskatoties no laika apstākļiem, ja? Bet droši vien. Un no kurienes tad radās tie kā saka, Valdemāra jūras skola audzēkņi, ja? Tie jau visi nāca lielākoties no zvejnieka vides, ja, kas gribēja, kas pazina to vidi un tos apstākļus, kuros viņiem nāksies darboties. Ja? Un jautājums par tādu turību. Zvejnieks ir turīgs cilvēks? Tas ir tik relatīvs jēdziens. Piemēram, vieni no turīgākajiem bija zemnieki, kas salas ciemā, tas ir pretim Jūrmalai, ja? Tā sala, ko es domāju. Ja? Lielupei pāri pretim Jūrmalas pilsētā ir sala, kuri lika tīklus, lai ķertu kazragus Lielupē, aizšķērsoja visu Lielupas gultni. Tas kazraga tīkls ir cik liels ir kazrags, ziniet? Ja, šitāds, ja, ar asiem dzelkšņiem. Tātad, lai viņi noķertu, vajadzēja ļoti smalkas acis, bet tai pašā laikā viņš nāk ar tik milzīgiem bariem, ka tām acīm bija jābūt no ļoti resnas dzijas, no ļoti resnas šķiedras. Tātad viņi nosprostoja visu to upi, izcēla šos kazragus ārā, vārīja zivju līmi, bez kuras nav iedomājama, restaurātori, kas nav iedomājams, jā. Kaulu un zivlīmi, ja tā bija.
bez zivu līmes nav iedomājama pareizticīgo glezniecība, svētbilšu, piemēram, ja, un tā tālāk. Un visur viņi lietoja. Un par šo naudu viņi būvēja Jūrmalā vasarnīcas. Tam konkrētajam zvejniekam, par ko es runāju, bija 2, ja, lai iegūtu kaut kādu peļņu vēl papildus. Ja, tas ir piemērs izdzīves. Tā kā ļoti dažādi varēja būt. Un tā pašā laikā, jūs arī, mēs redzam mūsu Lurču dzīvojamo māju. Ja? Tā ir tipiski zvejnieku māja. Un ja apstākļi bija labi, un ja nenoslīk, tad dzīvoja labi.